Ko izvēlēties? PVC kāju vai zemes ankuru? Tātad zemes ankurs mums sver tikai 5 kg, bet viņa spēks ir milzīgs. Un tas ir tieši pateicoties šai daļai, kas tiek ievietota zemē. Tātad ir nepieciešams āmurs, lai iedzītu ankuru zemē, un ir jānomēra precīza vieta, kurā vietā šim ankuram ir jābūt, lai katrs nākamais žoga posms beigtos tieši tur, kur ir ankura caurums. Tādēļ būs ilgāks uzstādīšanas process. Turpat ir PVC kāja, svar 16 kg. Viņa gan nenodrošina tik lielu izturību stipra vēja apstākļos, bet viņu ir daudz ērtāk gan transportēt, gan pārvietot. Ja mēs redzam, ka žogs ir kaut kur jāpārvieto, jāpārbīda, PVC kāja var viegli pārvietot bez papildus instrumentiem. Kas vēl ir svarīgi? Zemes ankurs ir daudz kompaktāks, kas ir jāņem vērā gan pie transportēšanas, gan pie uzglabāšanas. PVC kāja aizņem ļoti daudz vietas. Ko mēs iesakām? Ja tu zini, ka tavs projekts ir ilgtermiņa, uz vairākiem mēnešiem, tu zini, ka tas žogs stāvēs vienā vietā, un ja ir nepieciešama papildus noturība žogam, izmantosi papildus reklāmas vai banerus, ko uzstādīsi uz žoga, iesakām izmantot zemes ankuru. Bet, ja tu zini, ka projekts ir īstermiņa, tev vajadzēs ātri uzstādīt žogu, novietot un pēc tam arī novākt, tad PVC kāja būs tieši tavs risinājums.